Svētelis gaisā bruņķi mētelis. Sirdsāpēs tais prediķi, labāk līdz kā mediķi. Lilijas kundze no Liepājas, ja? Paldies jums, ja? Nu, jaunajā, tikko izdotajā kasetē mēs jau vairs nepaspējam ievietot, ja, nu, uz nākošā. Bet, runājot, starp citu, par izgājušajām kasetēm, ja? Vēl par nežēlīgi, par pagājušā gada, par nežēlīgajām tautas dziesmām pagājušā gada. Viens deputāts no dienas biznesa, bija mums atsūtījis pantiņu, un ik brīdī mēs viņu satieku, viņš visu laiku saka, kāpēc viņam neatsūtas kasetes? Es saku, atnāc pats pakaļ. Tālāk viņš nāk pakaļ, viss. Tas ir viens. Otrs nežēlīgo BB failu kaseti. Joprojām jūs varat iegādāties visos tirdzniecības punktos. Jā? Tas nekas, ka Jāņi beigušies, bet gal galā... Tā jau nebija nekāda Jāņa kaseti. Tā nebija, jā. Mēs atsaucam visu. Kāpēc jūs pa Jāņiem pirkāt? Jā. Kur jūs izdarījāt? Tikai tagad. Tikai tagad. Lūdzu, tā kā vēl laipni lūdzām ar dziesmām, dejām, deklamācijām un pantiņiem. Mēs tur esam ievietoti iekšā šajos nežēlīgajos BB failos. Mums nestrādā mobilais telefons. Kāpēc? Kaut kas ar bateriju noticies. Nu, nekas. Salabosim. Paņemsim tūdaļ, uztaisīs māzu pauzīt un salabosim, jā? Tas ir mūsu paši. Mēs vēl pauzi tagad, jā? Nē, nu, paši tad uzliks kādu gabalīgi garāk, jā, Pink Floyd kaut kādu nebūtu un saremontēsim, jā. Morning. Jā. 8:37 minūtes, nu gandrīz minūte ātrāk nekā pārasti, vai ne? Sākam Melnā Holvāra top 6. Minūte ātrāk sāksim, minūte ātrāk beigsim. Jā, Tātad, ar vien mazāk un mazāk presē un citos masu mēdījos parādās šausmas. Šausmas. Tur tikai šausmas vien ir. Jā. Vēlreiz sāksim. Arvien mazāk un mazāk presē un citos masu mēdījos parādās daļi poētiski izteicieni, kuri jūtas emocijas un citas psiholoģiskas parādības piedāvā kā pārtiks vai citas sadzīves preces. Agrāk taču braucām uz tukumu pēc smukuma, vai ne? Ir tāds teiciens. Ir. Taču kā tur braucām? Uz svaru pirkt noteikti. Vai steros viņš tur stāvēja, ja? Tas smukums tukumā tieši. Ja? Piemēri daži, lūk. Ekoloģiski tīras nepatikšanas. Tāds varētu būt, ja? Paštaisīta stabilitāte, ja? Un ikdienas raižu kārtojums. Ja? Tāds varbūt ikdienas raižu. Nu, aptuveni jūs saprotat, uz ko mēs velkam. Un velkam mēs uz, lūk, šiem te salīdzinājumiem, savienojumiem ikdienas pārtiks, sadzīves preču, savietojumu kopā ar emocijām, jūtām un citām psiholoģiskām parādībām. Nu, vai pirmdienas rītam pilnīgi atbilstoši tāds pasākums. Fantazēsim. Jā. 733-9933 mūsu telefona numurs. Parastais, jā. Mobilais telefons. Neparastais. Mobilais mums šobrīd vispār klusē. Un neparastais piedāvājums ir no mūsu puses tātad pager pakalpojums. Jā. Tas ir tā kā caur info, ja? Uz turien jāpiezvanīt pa telefonu 755-1181 vai katrā mūsu dzirdošajā pilsētā ir savu infocentra. Es izdomāju, sarūgus informācija. Nu, tāda ierūgus. 11. maršruta gardums. 11. maršruta gardums. Jā. Nu, lūk, tā kā skaidrs, jā. Nu, skaidrs. Un nododam savu variantu caur pager tīkla pakalpojumu servisu, piedāvātajiem pakalpojumiem. Man sajūkā, gudri pateikt, bet es to nevaru. Cienam ciet. Jā, 77. Tāds ir mūsu pager no mūsu, jā. Un telefons 733-9933. Es domāju, viss ir skaidrs. Man jā. Man arī, tev ir skaidrs. Man arī, bet klausītājiem paklausīsimies, ko tev ied, ja? Jā. Vai ir skaidrs vai nav, ja? Jā. 733-9933. Tātad lūdzu jūs variants. Vienu mēs uzklausām tūlīt. Ko tad izvanītāji? Vienu kristāli dzidru klausītāju mēs gribētu uzklausīt. Jā, kristāli dzidrais uzklausījums. 2 glāžu mirdzubā. Jā, halo? Nē. Tātad spēlējam rock'n'roll, jā? Jā, halo?
Jā, halo. Labdien. Labdien. Varētu būt variants tāds, ka tas tāds politizēts nedaudz. Krasta vārītā zapte. Kāda? Krasta vārītā zapte. Krasta vārītā zapte, jā? Jā, labi. Paldies. Labi, nu, lai tā būtu, jā. Krasta vārītā zapte, ievārījums, vai kaut kā tā Politiskais ievārījums. Politisks ievārījums, jā. 8:41 minūte.